Labi. Es arī tomēr par Dievu meklēšanu, es domāju, latvieši viņu sen ir atraduši jau simtiem tūkstošu gadu atpakaļ, tad, kad dainas, kā teikt, formējās un viss tā mūsu tautas gudrība kristalizējās un nodevās no gadu tūkstotī. Tā kā Dievu latvieši ir atraduši un to balto Dievu, ja? Lūk, jo notiek jau, kā Ilze Jansona rakstīja, nemitīgi cīņas starp to mūsu Latviju balto Dievu, balto Dievu un melno Jahvi. Lūk, tas ir jāapzinās. Es neesmu delegāte, es neesmu pat, man nav laikam pat apliecība, bijusi. Es nezinu, man jāprasa vecākiem, kā tur bija un tā, bet tieši pamatots jautājums. Es esmu pateicīga, ka Leonīds pacēla šo jautājumu. Mēs sanākam, ko tad mēs tagad atzīmējāmies, kaut kā ilūziju radījām, ka ir tāda organizācija, ka viņi it kā kaut ko dara, nenoformulējām mērķus, kas ir atbilstoši šodienai, arī pārmantojamība, organizācijas ilgtspēja, jo jūs te pieminējāt Daugavas vanagus, vispār tā ir traģika. Es ar viņu satikšu 4. maijā, kur viņi stāstīs un ieradīsies vēl Astra Saudžmeita, cik brīnišķīgi Audžu tēvs tagad būtu laimīgs. Latvija tā ir brīva un viss tik skaisti. Ja? Un tā organizācija ir vienkārši izpildījusi savus mērķus. Viņa patiesībā ir pilnīgi bezjēdzīga šobrīd. Tur ir mirušās dvēseles, sanāk vecs tantes, padzied un pieņem biedrus, kuri neierodās. Pilnīgais murks. Es viņus aicināju un aicināšu atkal Admirāli Mežmali, vai ne, tieši uz to, lai izmainītu statūtus, lai kaut kādā veidā darītu to, kas ir aktuāli šobrīd latviešiem, kuri vienkārši, kā Lapinskis teikt, kūst kā pērnais sniegs saulītē. Tad vismaz izmainiet un vāciet ārzemi latviešu naudu un izdomājiet, kādā veidā novirzīt katram jaundzimušam bērnam, nevis mirušam leģionāram. Un ārzemēs arī viss tās organizācijas vienkārši degradē. Amerikā tas ir butaforijas, mēs taču sevi mānam. Man ir konkrēts jautājums, kādā veidā, teiksim, jūs tagad sanākat 5, par šo organizāciju vispār sabiedrība un jaunākā paudze vispār nezina neko, nekad nav dzirdējusi. Mērķis ir šobrīd darīt to, kas ir iespējams šobrīd. Mums ir svarīgi, lai mēs kaut kādā veidā nāktu kopā, lai tie, kas grib, tā kā es, piemēram, un izprot pilsoņu kongresa nozīmību, kļūtu arī par jūsu biedriem un vispār šīs organizācijas biedriem, ja arī man nav tās apliecības, ja? Un domāt, kā likt spēkus kopā, un popularizēt vispār, taisīt intervijas, atvērt prātu cilvēkiem par šo organizāciju un izdomāt reālus mērķus, kaut vai nelielus, kas ir mūsu iespēju robežās, ko mēs varam praktisku šobrīd zem čekas modrās acis vispār darīt, un kuriem nav bail to darīt, ja? Tādēļ lūdzu, esiet tik laipni, izskaidrojiet, kāds var būt, kādā veidā, ja novāc pāri šos delegātus, vai ne, kas visu laiku notiek brīvajā Latvijā, un ja mistiskā kārtā tā Krievija izjūk, kas ir diezgan arī ļoti apšaubāms plāns, tad ko mēs darām? Kas ir kaut kādi primārie darbības virzieni? Lūdzu, izskaidrojiet man, un konkrēti. Kad mēs nākam kopā konkrēti, kā var kļūt par biedru, kā mēs popularizējam organizāciju, kā mēs uzturam šos te leģitīmās tautas, latviešu tautas prasības, kā mēs skaidrojam sabiedrībai arī par šo te 4. maija neleģitimitāti. Ja? Es domāju, ka ja katrs mēs tā vienkārši stāstam pa kaktiem, tad tam nav atdeves, bet ja mēs saliekam to spēkus kopā un pieņemsim, kaut vai uz Limbažiem aizbraucam daži cilvēki, un tikmēr Limbažos ir pretī 10, vismaz tādu, kurus varētu interesēt, un viņus arī iesaistīt visā tajā lietā. Savādāk nekas nesanāk. Šobrīd entās organizācijas latviešu pilnīgi dažādas, ir uz sabrukuma robežas. Ja mēs tie, kam tas rūp, kaut vai 3 cilvēki, 5, ja?
nenosauc sevi par lordiem vai par, kā teikt, vienkārši Latviem, un sāk rīkoties, mēs neko nesaglābsim. Lūdzu, izskaidrojiet man, kā organizācija pārmantojas, Krišs, lūdzu, paskaidro, ko mēs darām konkrēti un kā tas viss tiek gatavots tādam vēsturiskam brīdim, ka varbūt atkal mēs izspēlējam to pareizo kārti, jo, Dieviņš vienmēr dod to iespēju, galvenais, kā mēs to pratīsim izmantot. Lūdzu. Krišs Kapenieks, vēsturnieks un šeit tehniskais darbinieks, var saprast no Ievas Skangalas runas, kas atspoguļoja tiešām to problēmu, kāda ir. Un te ir divas lietas. Pirmkārt, kad cilvēki vispār nezin, kas ir pilsoņu kongress. Piemēram, Ieva saka, tas ir pilnībā piedodams, jo Ieva arī tā kā, kā arī es, kas tajā laikā, kad pilsoņu kongress tika ievēlēts, nevis nodibināts, bet ievēlēts, pilnīgi vispārējās brīvās demokrātiskās vēlēšanās. Bijām vēl mazos gados, jaunos gados, un dažam ir pilsoņu apliecība vēlāk saņemt, dažam nav vispār piereģistrēti, jau tur mēs esam jau pat tur tikko dzimuši, bet arī tādi pilsoņu kongress nav organizācija un tajā nav biedru. Pilsoņu kongress ir Latvijas pilsoņu pārstāvība, pēc tam faktiski tika juridiski precizēts, ka tā ir Latvijas Republikas pārstāvība, kas pārstāv 1918. gadā nodibināto un pēc tam startautiski atzīto Latvijas Republiku, kuru 40. gadā okupēja PSRS, un tad 80. gadu beigās iesākās šī cīņa notika visu laiku, protams, partizāni, nevardarbīgā pretošanās, Gunārs Astra un tā tālāk, bet 80. gadu beigās sākās cīņa jau ar šiem juridiskiem līdzekļiem, ka Latvijas Republika joprojām pastāv, tā Latvijas Republika, kas ir 18. gadā nodibināta. Un Latvijas Republika sastāv no zemes, zeme ir no valsts vara iznīcināta un iedzīvotājiem, respektīvi pilsoņiem. Un tātad šīs Latvijas valsts varas avots, varas nesēji ir pilsoņi, kuri tad ievēlēja pilsoņu kongresu un nolēma atjaunot Latvijas valsti. Teiksim, Līvu laukumā tur šobrīd ir tāda izstāde, kas saucās Latvijas neatkarības atjaunošana. Jūs tur iesaku aiziet paskatīties, tīri salīdzinot ar to, ko mēs šeit runājam un kas ir tur. Tur, protams, ir, ka Latvijas valsti atjaunoja Latvijas PSR augstākā padome. Tur ir dokumenti, visi dokumenti, deklarācija 4. maija. Par pilsoņu kongresu, protams, tur nav neviena vārda. Jo, protams, ir tādi, teiksim, pieņēmumi, ka 4. maija, šī 4. maijā pasludinātā Latvijas valsts ir, pilsoņu kongresu tomēr kaut kā uzskata par savu arī, ka pilsoņu kongresa idejas mēs taču esam īstenojuši un tā tālāk. Bet, realitāte ir tāda, ka, ja jau tas būtu tā īstenots, tad kāpēc nepieminēt to Latvijas Republikas pilsoņu kongresu, bet ne, tā tur nav. Tā kā tajā izstādē ir arī par Igauniju, tad Igaunijā, kā mēs zinām, pilsoņu kongresu un augstākā padome atjaunoja Igaunijas republiku. To nevarēja apiet. Protams, tas ir sagrozīts, tur ir teikts, ka Igaunijas kongress ir viens no 3 Igaunijas politiskajiem spēkiem. Vienā kategorijā ir Tautas fronti un vēl tāda brīvā Igaunija tur bija un tad Igaunijas kongress, bet netika paskaidrots, protams, ka tas ir ievēlēts.
Tas apmēram tā, ka cilvēks pēc 100 gadiem zinātu, ka ir tāda saeima, un viņam būtu rakstīts grāmatās, tā ir kaut kāda organizācija. Es atvainojos ar tādu jucekli terminoloģijā, tomēr, tā ir vai nepiedodama paviršība vai arī apzināta faktu sagrozīšana. Un tad nav brīnums, ka tādiem jauniem cilvēkiem, kā te arī par laimi ir klāt, un kam skolā māca to, kas ir līvu laukumā, un šeit mēs atnākam un dzirdam kaut ko citu, tur ir tiešām vajag tur ļoti rūdītas smadzenes, lai kaut ko no tā, kaut kādu objektīvo ainu dabūtu laukā. Un tas ir tiešām, jo mums ļoti grūti tikt pie tās informācijas, viņa ir kaut kur laikrakstā Pilsonis, kas ir digitalizēts, un tā ir pilnīgi cita atskaites sistēma, teiksim tā, cita atskaites sistēma vēsturē. Par to var daudz vēl vairāk runāt. Otra lieta par to pārmantojamību, te man arī daži tādi patīkami, var teikt, pārsteigumi, ka cilvēki atkal ir ieradušies. Ar to pārmantojamību ir 93. gada 8. maijā Pilsoņu kongresa 13. Šķiet, ka tā bija 13. sesija, tika pieņemts lēmums par Pilsoņu kongresa darbības turpināšanu, nepārtrauktību. Tur tika pieņemts arī lēmums, kādā veidā var atjaunot Latvijas komiteju, kas ir Pilsoņu kongresa izpildu orgāns. Kongress tas būtu parlaments, komiteja tā būtu valdība. Kongress apstiprina Latvijas komiteju. Man, diemžēl, šis lēmums nav rīcībā, un ja kādam viņš ir rīcībā, tad es viņu šķiet esmu redzējis, bet es tagad vairs nevaru atrast. Un, sāksim ar to, ka visi delegāti ir daļu nes šo Latvijas valsts suverēno varu mazu daļiņu, bet nes. Patiesībā es šo jautājumu noteikti nevaru atrisināt, jo mums te arī ir vismaz viens cilvēks, kas varētu arī paskaidrot šādas lietas, kas jau ir juridiskas lietas. Varbūt kā droši vien, kad būs jāgriežās pie viņa, kā ar to turpinātību, bet es domāju, ka tā nav tāda milzīga problēma, ka tas viss ir, identificējums, kā to dara. Jo, protams, kad pat ja Pilsoņu kongresam šobrīd nav reāli vadības, jo mēs jau, kā teica Zigurds, vai tas bija Zigurds, vai tas Strīķis, bet to šķiet, ka neviens vien teica, kad īstenot Pilsoņu kongresa lēmumus un pārbaudīt, cik viņi ir īstenoti, tas jau ir tas, kas neliedz nevienam Latvijas pilsonim, tātad 18. novembra Latvijas pilsonim darboties šajā struktūrā, šajā atskaites sistēmā. Es tā domāju, ka tā atskaites sistēma būtu tas pareizais, Diemžēl iepriekšējais, līdzšinējais Latvijas komitejas priekšsēdētājs devās aizsaulē pirms 2 gadiem, un ir palikuši daži Latvijas komitejas locekļi. Bet jaunu priekšsēdētāju var ievēlēt kongress, kurā ir kvorums. Bet, tāpēc tagad ir tādā, mēs sanākam kopā, tīri tehniski, bet man patīkam, ka tiešām mēs arī, ne tikai padzeram kafiju, pēdam, bet risinam jautājumus, Es kaut ko pateicu tādu, kaut ko, bet tur vairāk, tur aprunāsimies pēc tam,